Lūk, redzēt, kā te viss. Te jau vairs nekas nekritīs. Nu jau viss, kas ir nokritis, te jau ir nokritis jau. Gadu mijās Lampas pagasts Zemgales vidusskolā sabrūkot vienu korpusu jumtam drupās pārvērtās skolas aktu zāli. Šonedēļ notikumu vietu apsekoja Latvijas būvinženieru sabiedrības eksperts. Jumta konstrukcijas neizturēja dēļ sniega slodzes. Teiksim, arī, manuprāt, nepienācīgi tur tas viss ir izbūvēts. Tur ir tajā, teiksim, jumta segumā iekšā. Bija betona kārta iestrādāta, kura, manuprāt, tur bija lieka un tikai pārslogo, teiksim, vai noslogo lieki jumtu. Eksperts uzskata, ka izvairīties no sabrukšanas iespējams varēja, bet tikai tad, ja jumts būtu tīrīts jau no ziemas sākuma, neļaujot sniegam uzkrāties. Oficiāls ekspertīzes slēdziens tiks iesniegts jaundēļ, tad arī novada domē tiks meklēt iespējamie risinājumi zāles atjaunošanai un izvērtēt atbildību par notikušo. Tikmēr uz māju jumtiem sniega cepurs kļūst aizvien biezāks un dažādi mazāki negadījumi, kur sniega svaru nav izturējuši šķūnīši, angāri un nojums, tiek reģistrēti ikdienu, gan Tukuma, gan citos novados. Tukuma novada galvenā arhitekta atzīst, ka pie sniega segas, kas pārsniedz pusmetru, iebrukšanas draudi pastāv gandrīz visiem nenotīrītajiem jumtiem. Es domāju, vienas no tām ir, kas ir celtas kapitālā remonta ietvaros, kur vispār nebija projektu un būvēja paši savā saimnieciskajā kārtā. Tur es domāju, ka vislielākās kļūdas varētu būt, kur bez projektiem vispār ir būvēts, jo aprēķini nav veikti. Tad ir droši vien varbūt arī problēmas varbūt tām ēkām, kas ir būvētas tai būvniecības bumā, kur būvnieki bija, jebkas. Kārtaino sniega un ledus cepuri uz jumta var neizturēt arī vecās mājas, kur konstrukcijas ir nolietojušās vai tās sabojājas ūdens un sēnītes. Tukuma novada būvvalde ir devusi rīkojumu notīrīt visus sabiedrisko ēku jumtus. Vīri ar sniega lāpstām redzami arī uz tirdzniecības centriem. Viskūtrākie ir privātu māju īpašnieki. Pašvaldības policija par to sniega neatīrītu īpašumu, tostarp arī nenotīrītiem jumtiem, jau sastādījusi 19 protokols un izteikusi 30 mutvārdu brīdinājumus.